Kā notiek profesionāla diagnostika? Tūlītos parādīšu šitais BMW. Viņš ir ar divām turbinām. Viņam ir jābūt oriģināla jauda 313 vai 16 un 630 griezes moments. Tātad skaties, viņam jauda ir tikai 277 zirgai un 550 2-3 griezes moments. Tātad viņam pietrūkst, nepilni 80 newtonu nav. Un tūlītās es parādīšu, kā mēs to atradam, kur ir problēma un kā tas saucas profesionāla diagnostika. Ne tikai parasta diagnostika vai datalogi, bet kā mēs to visu redzam profesionāli. Tūlītās paskaidrošu un parādīšu ar visiem failu pārbaudiem, diagnostikiem, datalogiem un tādā garā. Lūk, jaudas nav. Un kāpēc, tūlītās pateiksim. Tā kā teicu, mēs tagad parādīsim, kā mēs redzam, kā mēs saprotam. Tas nav parasta diagnostika, pieslēgt datoru un nodzēst kļūdas vai paskatīties kādas kļūdas. Tas ir padziļinātā diagnostika. Tas pats, ka uztaisīt, kā pie ārsta aiziet magnetiskā rezonācija. Tad viņš uztaisa tā visu ķermeni un redz, katrs strādā visi iekšā. Mums tās pats mēs ielinam iekšā mašīnā, braucot, pārbaudam un zinām, kas un kā strādā. Tad šeit ir tādas līknes. Tagad jums parādīsim, kur ir reāla problēma tai mašinai. Tu vienkārši tā skatoties ar diagnostiku, tu neredz, bet mēs to ieraudzījām šeit. Šeit redzat ļoti daudz līknes ir, kas man šeit nepatīk. Redzat, sarkanais, zeltanis un tāda gara. Es tagad izslēgšu ārā to, ko mums nevajag, tas, kas ir ok. Mēs jau pirms tam ar īpašnieku to visu izanalizējam. Tad izslēgsim injections, gear izslēgsim, fuel mēs atstāsim, gaisu izslēdzam, šī temperatūras izslēdzam. Tad sākam ar, tagad aiziesim lejā, torkju. Sākam ar degvielu. Redzat, zila līnija ir pieprasītais to, ko dators reāli prasa mašinai no viņas. Tad aiziem uz augšu un viņš stabili prasa gandrīz 2000. Tad sarkana, viņi cenšas cel augšā krīt, jo vairāk apgriezienu, jo nespēj piepumpēt. Tad ir nelielas problēmas ar degvielas sistēmu. Ja mēs atversim čipotu failu un atstāsim visu to pašu un paskatīsimies, kā izskatās tikai degvielas sistēmā, tad jūs redzēsiet, kad uz čipota, uz lielākas jaudas, vēl lielāka, protams, ir slodze sūknim, un līdz ar to viņš sāk rādīt vēl stiprāk raustīties. Lūdzu, redzi, no sākuma viņš it kā sapas, bet pēc tam uz augšu lēka tā kā sirds ritmus, un jau beigās jau sāk vispār viņam grūti nespēj nodrošināt to degvielu, to, cik viņam vajadzētu būt. Tālāk, tagad mēs ejam, kur visgalvenā problēma, kāpēc viņam reālas tas jaudas nebija. Tas nebija tādēļ, ka degvielas sistēmas dēļ, bet gaisa sistēmas dēļ. Tagad es pārslēdzos atpakaļ uz oriģināla faila, tas pilnībā uz oriģināla ir, un varat redzēt, tad dzelta līnija, ko pieprasa dators, un zaļa, kā jūs tur redzat, ko reāli mašina dod. Viņš ir ar divām turbinām, tad pirmā turbina ļoti stipri kavēs. Piemēram, mums jau piemēram, 1600, tikai 1 arī jābūt 2 bāri. Aiziem uz priekšu, tad mēs redzam visa diapazona viņš kavējas, un pēc tam liela bedre, pat pie 3000 liela bedre, pēc tam pārpuš pie 3600 apgriezienu pie 134 km/h braucot. Pārpuš, un pēc tam visa garuma pārpuš. Tad sanāk, kad viņam sākums nepiepuš pirmā turbina, otra turbina konkrēti pārpuš. Tad parādīsim, kā izskatās uz čipota faila. Uz čipota faila izskatās šādi. Tas pats, apakšas nav, pie pārslēgšanas starp turbinam. Viņš šeit krietni pārpuš, pēc tam krīt lejā, un šeit momentāli ļoti stipri pārpuš par 0,100. Un kāda ir dabūti rezultāti? Rezultāti tagad viņam ir 317 zirgu un 666 griezes moments. Oriģināli bija vajadzēja būt 630, bet bija 552, un uz čipota tagad ir 666, tad plus 110, 115 griezes moments pielikts, tas čips ir labs, un 40 zirgu ir klāt plus. Bet ja viņam būtu bijuši tie 313 zirgu plus 40 zirgu,
350, 360. Ļoti labs rezultāts, ņemot vērā, ka visa ekoloģija ir iekšā. Cilvēks no Liepājas, no Tallinas atbrauca, jau atveda mums otru mašīnu un uzticas mūsu darbnīcai. Viņam patīk, kā viņam mašīnās brauc pēc mūsu faila, ir atstājies arī atsauksmēs. Priecīgs. Tā kā redziet, kā izskatās padziļināta diagnostika. Jauku jums vakaru. Ātā!